Meža apsaimniekošanas darbos mēs izmantojam dažādas mašīnas un instrumentus. To darbināšanai ir nepieciešama degviela, eļļa un citi tehniskie šķidrumi, ar kuriem neuzmanīgi rīkojoties var piesārņot dabu. Šī filma tevi iepazīstinās ar rīcību vides piesārņojuma mazināšanai mežā. Meža tehnikas apgādē ar degvielu tev jāievēro Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, jeb saīsinājumā ADR. Degvielas tvertņu atbilstību ADR nolīgumam var atpazīt pēc marķējuma. Mežā uz zemes atļauts novietot tikai metāla degvielas tvertnes ar tām atbilstošiem ADR marķējumu kodiem. Degvielas piegādē var izmantot plastmasas vai jebkura cita materiāla ADR nolīgumam atbilstošas tvertnes. Taču jāņem vērā, ka plastmasas vai citas nemetāla tvertnes novietot uz zemes mežā nav atļauts, jo tas nav droši. Pārliecinies, vai uz degvielas tvertnēm ir bīstamības zīmes un norādes par pārvadājamo vielu. Sarkans romps ar liesmu brīdina par uzliesmojošu šķidrumu, bet balts romps ar zivi un nokautušu koku par vidē bīstamu vielu. Ja tvertne lielāka par 450 litriem, šīm bīstamības zīmēm jābūt uz tvertnes pretējām pusēm. Pārvadājot dīzeļdegvielu, uz tvertnes norāda tās kodu 1202. Motorzāģu uzpildīšanai ar degvielu un eļļu izmanto tikai tādas kannas, kas aprīkotas ar pārliešanas aizsardzības snīpi. Tas mazinās eļļas un degvielas noplūdi dabā. Tehniskos šķidrumus un naftas produktus glabātiem piemērotos un cieši noslēgtos iepakojumos. Lai degvielas tvertņu un kannu pārvadāšana būtu droša, nostiprina tās. Tvertņu nostiprināšanai izmanto kravas saites. Bez speciālas autovadītāja apliecības bīstamo kravu pārvadāšanai automašīnā dīzeļdegvielu var pārvadāt ne vairāk par 1000 litriem. Benzīnu 3 reizes mazāk, tas ir 333 litrus. Atceries, pārvadājot pa autoceļiem vairāk par 60 litriem degvielas, līdzi jābūt noformētiem kravas pavaddokumentiem. Meža tehnikas un motorzāģu uzpildes un eksploatācijas laikā novērs vai līdz minimumam samazini augsnes un ūdeņu piesārņojumu ar naftas produktiem vai tehniskajiem šķidrumiem. Lai remonta vai tehnikas uzpildīšanas laikā mazinātu tehnisko šķidrumu noplūdes dabā, izmanto naftas produktus absorbējošos materiālus, paklājus un bonus.
Visās tehnikas vienībās jābūt naftas produktu absorbentu komplektam, kurā ir absorbējošā bona, absorbējošie paklāji, cimdu pāris un atkritumu maisi. Meža tehnikai un motorzāģiem jābūt bez eļļas, degvielas un citu tehnisko šķidrumu noplūdēm. Ja konstatē noplūdes, nekavējoties pārtrauc darbu un veic remontu. Atceries, ja meža mašīna ir aprīkota ar hidraulikas vakuma sūkni, ieslēdz to pirms remonta sākuma. Tas mazinās eļļas iztecēšanu. Absorbējošos paklājus novieto tehnisko šķidrumu noplūdes vietās, zem tekošas eļļas remonta laikā, zem pilošas degvielas uzpildes brīdī, zem tehnisko šķidrumu iepakojuma taras, ja no tās novēro noplūdes. Absorbējošo bonu nekavējoties lieto visos gadījumos, kad ūdenī var novērot naftas produktiem raksturīgo krāsaino plēvi. Tekošā ūdenī bonu novieto pa straumei no piesārņojuma vietas un iespējami tuvu tai. Bonu izvieto tā, lai aizturētu piesārņojumu tālāku izplatīšanos. Par bīstamu vidi apdraudošu piesārņojumu, kur novēršanai nepieciešams iesaistīt kvalificētus ekspertus, nekavējoties ziņo akciju sabiedrības Latvijas valsts meža atbildīgajam darbiniekam, kurš izsniedzis darbu uzdevumu. Zebrens pusē mežā gadījusies eļļas noplūde. Jā. Atceries, meža darbu izpildītājs, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tieši skaitējumu draudus, sedz kaitējumu ierobežošanas un seku likvidēšanas pasākumu izmaksas. Lai mazinātu vides piesārņojumu, motorzāģu un harvesteru zāģu ķēžu eļļošanai izmanto tikai dabā noārdošās bioeļļas. Atceries, uz bioeļļas iepakojumu jābūt norādītam, ka tas ir uz augu eļļas bāzes izstrādāts eļļošanas līdzeklis. Ja uz iepakojumu minētās norādes nav, tad darba vietā jāglabā bioeļļas iegādi apliecinošā dokumenta kopija. Izpildot meža darbus, nav pieļaujama augsnes un ūdeņu piesārņošana ar sadzīves vai bīstamajiem atkritumiem. Sadzīves atkritumi ir viss, kas paliek pāri pēc mūsu ikdienas vajadzību apmierināšanas. Dažādi papīri, pudeles, ēdienu iepakojums un citi. Savukārt bīstamie atkritumi ir tie, kas bīstami videi vai cilvēkam. Ar naftas produktiem piesārņotā grunts, hidraulikas šļūtenes, eļļas filtri, tehnisko šķidrumu un smērvielu iepakojumu tara, akumulātori, baterijas un tam līdzīgi. Visus atkritumus glabā atkritumu maisos. Sadzīves un bīstamie atkritumi ir jāšķiro atsevišķi. Ja tehnikas remonta vai citu darbu laikā ir piesārņojusies augsne, bojātās augsnes virskārtu nekavējoties nogrābj un ievieto atkritumu maisos. Sadzīves atkritumus pēc darba izpildes nogādā tiem paredzētā vietā, bet bīstamos atkritumus bīstamo atkritumu savākšanas vietās. Lai sameklētu tuvāko bīstamo atkritumu savākšanas vietu, izmanto internetu. Nav pieļaujama nekāda veida atkrituma atstāšana, aprakšana vai dedzināšana mežā vai jebkurā citā darba vietā. Pēc meža darbu izpildes atstāja darba vietu tīru, jo mežs ir saudzējama bagātība un mājvieta tiem, kas tur dzīvo.